Veikala lieta. No sistēmas ir iespējams arī izmaksāt algas, jeb izveidot maksājumu uzdevumus, kurus var pēc tam izeksportēt un ieimportēt bankā, lai būtu jau gatavi maksājumi, kurus nepieciešams vien apstiprināt. Lai to izdarītu, dodies uz moduli Algas, apkalpošana un izmaksāt algas. Pēc tam norādi sākuma datumu, beigu datumu un izmaksas datumu, kā arī samaksas veidu, jeb banku, no kuras tiks izmaksātas šīs algas. Un izpildi apkalpošanu ar ķeksīti. Pēc šīs darbības sistēma izveido maksājumu uzdevumus, kurus var apskatīt šeit pat maksājuma uzdevumu tabulā. Tagad nepieciešams atlasīt un atzīmēt nepieciešamos maksājuma uzdevumus. Nospiest labo peles taustiņu un eksportēt uz banku. Ja maksājuma uzdevums jau ir izeksportēts, tad kolonnā Nosūtīts parādīsies ķeksītis. Tagad šo izeksportēto failu atliek vien ieimportēt bankā un apstiprināt maksājumus.